Dieva vārda lasījums no Pāvila vēstule Efeziešiem 3. nodaļas no 14. līdz 21. pantam. Pāvila vēstule Efeziešiem 3. nodaļa no 14 līdz 21. Tādēļ es loku savus ceļus Tēvu priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabūs savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticība turot, mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētījiem jūs spētu aptvert, kārt ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dievu pilnību, bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu uz audžu audzēm mūžīgi mūžos. Āmen. Pāvila vēstule Efeziešiem no 3. nodaļa no 14 līdz 21. pantam, ko jau es nolasīju. Un šeit mēs redzam, ka šāda bija Pāvila lūkšana, ka Pāvils lūdza. Jo šo vēstuli Pāvils raksta, Pāvila vēstuli Efeziešiem, un arī šī ir Pāvila lūkšana. Un ļoti interesanti, ka varēja arī papētīt, ko tad Pāvils gribēja domāt ar šo uzrakstīto lūkšanu, ko arī mēs varam lasīt. Kā ļoti interesanti, ka pāri visam un bieži ir šī šķelšanās. Tāpat jau mēs redzam, kā notiek tagad viens otru starpā, draudzē, ģimenē un daudzās citās dzīves jomās ir šī šķelšanās, pat tautās, ka mēs negribam ieredzēt varbūt kādu citu tautieti, ka daudzi vērtē pēc rases, pēc ādas krāsas, bet nevis pēc kaut kā cita. Tāpēc arī ir šī šķelšanās tautās, arī starp ļaudīm, kā jau es teicu, arī mūsu cilvēku starpā ir šī šķelšanās mūsu pašu dzīvēs, ir šī šķelšanās mūsu iekšienē. Bet kā jau mēs zinām, ka Dievs ir nācis, lai arī šo savu darbu padarītu līdz galam, un arī šo sašķelto mūsu stāvokli, lai arī savienotu atkal no jauna, atjaunotu Kristu Jēzu, lai visa sašķeltā draudze tiktu atjaunota, lai mēs būtu atkal vienoti, vienā prātā, vienā garā, lai mēs ietu uz vienu mērķi, kā aizsniegt apkārtējos, kā viņiem pateikt šo Dieva mīlestības un glābjošo vēsti, lai mēs būtu vienoti, vienā garā, vienā prātā, lai mēs ietu uz šo vienotību, lai mēs lūgtu Dievu, lai Dievs tiešām palīdz mums būt vienotiem gan brāļu, gan māsu starpā, gan draudzē tajā vietā, kur mūs katrs
Dievs ir ielicis, lai mēs arī tur pastāvētu vienotā garā, vienotā sapratnē. Tā kā mums ir tiešām ļoti svarīgi, lai mēs arī šo Kristus mīlestības vēsti arī aizsniegtu apkārtējos cilvēkus ar šo vēsti, lai mēs aizsniegtu apkārtējos cilvēkus. Un kā jau tiek teikt 17. pantā, un lai Kristus jums ticību turot mājot jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka mums jau brīžiem pazūd spēka šī ticība, ka liekas, ka vairs nav nekāda nozīme vispār dzīvot, kā arī man ir cilvēki rakstījuši, man jau liekas, ka Dievs mani nemīl, tāpēc, ka man ir pārbaudījumi, tāpēc, ka man ir ciešanas, tāpēc, ka man ir grūtības, man jau liekas, ka Dievs mani nemīl, tā vismaz man daudz ir rakstījuši. Gribu arī tiešām atgādināt un iedrošināt un teikt, ka, ja tev dzīvē ir grūtības un pārbaudījumi, tad tas nenozīmē, ka Dievs tev nemīl, bet Dievs tev mīl, Viņš tevi grib stiprināt, Viņš tev grib palīdzēt, un arī Viņš grib tevi svētīt arī caur šīm visām grūtām situācijām, ko Viņš pielaiž tavai dzīvei, jo tas tikai nāk viss par svētību. Un Pāvils, kā mēs jau izlasījām šo Pāvila lūkšanu, ka Pāvils lūdz, lai arī mēs būtu vienoti, kā jau tiek teikts. Un šī Pāvila lūkšana, lai mēs iesakņotos un paliktu Kristus mīlestībā. Jo kā Pāvils arī lūkšanā piemin, ka mīlestība ir daudz pārāka par katru atziņu. Jo kā jau tiek teikt 1. korintiešiem 13. nodaļā, kā jau mēs zinām par mīlestību. Mīlestība neskauj, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nepiedauzas, un tā tālāk, kā jau pariet izlasīt, kas nav lasījis 1. korintiešiem 13. nodaļa, un ka mīlestība ir pāri visam, ka mīlestība ir lielākā ticība, cerība, bet mīlestība ir pāri visam. Ja mums nebūtu mīlestības, un ja Kristus nebūtu sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu, kas mums piedeva grēkus, mums parādus, tad arī nevarētu iedomāties, kāda būtu mūsu dzīve, ja mēs nesastaptos ar mūsu glābēju Jēzu Kristu, kurš mums piedeva grēkus, kurš uzņēmās mūsu vainas, mūsu sodu, mūsu nepilnības, ka mēs esam glābti caur viņu, caur Jēzu Kristu mēs esam glābti. Kā tad būtu, ja viņš nebūtu nācis un nomiris mūsu vietā? Un kā jau mēs zinām visi, ka mums ir brīnišķīgs Tēvs, pie kura mēs varam iet vienmēr un ik brīdi, ka tiešām, ka mums ir tik jauks Tēvs, debesu Tēvs, bet ka vēl joprojām daudzi neapzinās
savu dzīves vērtību, savu dzīves mērķi, kādēļ viņi ir radīti šī pasauli. Bet kad Dievs mūs radot uz šīs pasaules, katram ir devis kādu mērķi, lai mēs piepildītu viņa prātu, viņa gribu. Un tu nevari radio klausītājs pateikt, ka arī tavai dzīvē nav nekāda jēga, ka tavai dzīvē nav nekāds mērķis. Varbūt arī jūs to neesat sapratuši, varbūt neesat vēl uzzinājuši savu dzīves mērķi, savu kādu talantu, kādu dāvanu, ko Dievs jums ir katram devis, lai jūs lietot viņa valstības darbu celšanai, pasludināšanai. Dievs ir vienmēr un visur pieejams, un mums tikai jāiet un jāmeklē viņš pāri visam. Nolasīšu arī kādus mazus rindas, kādu mazu stāstiņu. Kāda zēna tēvs tika paaugstināts par brigādes ģenerāli. Kad zēns uzzināja šo jaunumu, viņš brīdi klusēja, tad teica: kā jūs domājat, vai viņš neiebildīs, ja es arī turpmāk saukšu viņu par tēti? Kristīgā ticības būtība ir tā, ka pieeja Dievam atvērta vienmēr un visur. Ļoti interesants stāstījums, kad šis zēna tēvs tika paaugstināts par šo ģenerāli, tad viņa dēls uzzināja šo jaunumu, un viņš brīdi klusēja. Tad zēns atkal saka: kā jūs domājat, vai viņš neiebildīs, ja es arī turpmāk viņus saukšu par tēti? Zēns jau domāja, tētis kļuva par ģenerāli, saņēma augstu pakāpi, šo paaugstinājumu no tēta lomas. Un viņa domāja, vai es viņu varēšu saukt par tēti. Ļoti interesants gadījums, bet tētis jau paliek vienmēr un visur. Kaut vai viņš ir vienalga kādā amatā strādā, kādā paaugstinājumā tiek iekšā. Viņš tāpat ir tētis. Un tāpat mums ir debesu tēvs, ko mēs varam saukt, pie kā mēs varam vērsties, un ko mēs varam meklēt arī ik brīdi, ik minūti, arī savā ikdienas gaitā. Un arī Dievs ir godības pilnais tēvs, kā jau mēs lasījām 17. pantā. Bišķi sajaucu Efeziešiem 1. nodaļa. Tad mums ir jāpaiet atpakaļ uz 1. nodaļu. Jā, Efeziešiem 1. nodaļa 1.17. Un kur tiek teikts: aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus, Dievs un godības pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Lai jūs labāk viņu izprastu. Un šeit tiek teikts: godības pilnais tēvs, ka Dievs ir arī godības pilnais tēvs. Dievs ir mīlestības Dievs, kā jau mēs zinām katrs.
un esam arī sastapušies ar šo mīlestības vēstu. Dievs pieņem katru, kas nāk pie viņa, pat grēciniekus. Ka Dievs nevienu nešķiro, vai tu esi labāks vai sliktāks, ja tu gribi viņu piedzīvot, ja tu gribi viņu meklēt savā dzīvē, viņš tevi pieņems. Galvenais, ka mums ir jāmeklē, jālūdz, jātiecas pēc viņa dienas tik brīdi. Dievs ir svēts, un tam, kas meklē viņa mīlestību, arī ir jākļūst līdzīgākiem viņam. Jo, kā jau tiek teikt, nepateikšu tagad precīzi raksta vietu, bet Bībelē tiek teikt, esiet svēti, kā es esmu svēts. Lūk, esiet svēti, kā es esmu svēts. Tad mums ir jābūt līdzīgākiem tam kungam. Dievs ir mūsu tēvs, viņš ir mūsu un visu tēvs. Kā jau tiek teikt, Pāvila vēstule Efeziešiem, 4. nodaļa, 6. pāns, Efeziešiem 4:6. Viens visu Dievs un Tēvs, kas par visiem, ar visiem un iekš visiem. Pievēršiet uzmanību vārdam. Viens visu Dievs un Tēvs viens. Ka mums nav katram savs garīgais, ka mums nav katram savs debesu tēvs, ja tā var teikt. Ka mums ir viens tēvs debesīs. Mums ir katram savs miesīgais tēvs, kas mums ir ģimenes galva. Tas ir mūsu miesīgais tēvs, bet debesīs mums ir visiem viens kopīgs tēvs, kurš priecājās par katru savu bērnu un gaida, lai mēs meklējam viņu pāri visam. Dievs ir tēvs, kuram ir jāpateicas. Tāpat kā mēs pasakamies savai ģimenei, tāpat mums arī ir jāpasakās Dievam par visu. Un kā jau tiek teikts, Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa 20. pāns, Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa 20. pāns. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam, Tēvam, mūsu kungam Jēzus Kristus vārdā. Un arī šī Dieva pavēle, lai mēs būtu pateicīgi Dievam vienmēr un par visu. Lai mēs pateiktos par visu. Dievs ir īsta tēva paraugs, kā mēs arī zinām, ka mums tiešām ir brīnišķīgs tēvs un ka viņš ir tiešām īsta tēva paraugs. Bet mēs saviem bērniem arī mācām Dievu saukt par tēvu, bet viņiem var būt tikai tad priekšstats par tēvu, ka tie redz arī tēva loma mūsos, kādi mēs esam tēvi, kā mēs savus bērnus audzinām. Un kā mēs viņiem parādīsim šo tēva lomu, tā arī viņi sapratīs debesu tēva lomu un to vairāk piedzīvot savā dzīvē.
Un nākamais punkts - Kristus spēks. Un nolasīšu vēlreiz Efeziešiem 3. nodaļas no 14 līdz 17. Tāpēc es loku savus ceļus Tēvu priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabūs savu vārdu, lai viņi savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Kristus spēks. Pirmais punkts - cilvēka prāts. Cilvēka prāts. Un kā jau arī zinām, ka šī ir Pāvila lūkšana, un ka arī Pāvils lūdz, lai Jēzus Kristus stiprinātu arī mūsu draugu prātu, lai arī viņš mūs katru stiprinātu. Un ka arī Jēzus vēlas, lai mēs arī atšķirtu, kas ir labs un kas ir ļauns, ka arī mums nākas dzīvē sastapties gan ar labiem brīžiem, gan arī ar pārbaudījumu brīžiem, gan arī ar šo grēku, ar šo kārdinājumu, ka mums arī ir jāšķir, kas ir labs un kas ir ļauns, ka tas ir ļoti svarīgi. Un ka mums ir tiešām svarīgi ir lūgt šo gudrību no Dieva, kā tiek teikt, ja jums nav gudrības, lūdziet to no manis, ka mums ir jālūdz šī gudrība, kas arī mums palīdzētu dzīvot likumisku un drošu dzīvi, ka mēs arī varētu dzīvot mierā, varētu dzīvot paļāvībā uz Dievu, uz viņa vārdu, ka mūsu sirdīs būtu miers, ka mēs būtu droši savā dzīvē, ko Dievs mums dod. Otrais punkts - cilvēka apziņa, ka mums arī ir jābūt kādam mērķim mūsu dzīvē, ka mums ir jābūt arī apzinīgiem, un arī šī apziņa mums ir jāpieņem, un kā jau arī redzam tālāk, arī Pāvils lūdz, un šī jau ir arī Pāvila lūkšana, ko mēs lasījām, un atkārtojot vēlreiz, ka arī Pāvils lūdz, lai arī ļaužu apziņa vienmēr kļūtu arvien vairāk un vairāk spējīgi saprast, lai mēs kļūtu spējīgi saprast šo mērķi, kādēļ Dievs mūs katru ir radījis ar kādu nolūku, lai mēs būtu apzinīgi, un lai arī mums šī apziņa būtu. Un Pāvils arī lūdz, lai Jēzus mūsu apziņu padarītu jūtīgu un uzmanīgu, lai mēs būtu arī uzmanīgi visā, ko mēs darām, lai mēs to pārbaudītu ar Dievu vārdu, kāds ir Dieva vārds, kāds ir Dieva prāts, nevis kāds ir mūsu prāts un ko mēs gribam, bet ko Dievs grib. Un trešais punkts - cilvēka griba, lai mēs arī tiektos pie šī Dieva gribas, lai mēs tiektos arī pie Dieva prāta, ko arī Dievs tiešām grib, lai mēs piepildītu Dievu prātu, lai mēs piepildītu Dieva gribu. Bet mēs bieži zinām, kas ir pareizi, un arī taisāmies tā rīkoties, bet mūsu griba nav pietiekami stipra. Bet Dievs tiešām grib, lai mums būtu šī griba, lai mēs tiešām tiektos pie šī Dieva gribas, lai mēs tiektos pie šīs Dieva prāta, ko Dievs ir devis savā vārdā, lai mēs tiektos pāri visam pēc tā, kāda ir Dieva griba, kāda ir Dieva prāta, nevis kāda ir mūsu prāta. Arī Pāvils tiešām arī šajā lūkšanā uzrakstot, un ka mēs arī, lai pārdomātu, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Un tāpēc mums ir jālūdz tas kungs visās lietās. Ļoti arī skaisti dzējas rindas vārdi. Paņem manu gribu, tai jābūt vien tavai gribai.
Vadi prātu, lai tavus likumus tam būtu spēka izpildīt. Un vēl tālāk skaisti vārdi. Tēvs, man vajag brīdi, mans Dievs, lai tu pārspētu kārdinātāju, gan prieka brīdī, gan bēda laikā. Paliec ar mani, vadot un sargājot. Mūsu spēka noslēpums ir Kristus klātbūtnē. Vienīgi Kristū ir šis spēks. Vienīgi Kristū. Kristus ar prieku ienāks tik viena cilvēka dzīvē, bet viņš nekad nelauzīsies iekšā ar varu. Lai atnestu savu spēku, viņš gaida mūsu uzaicinājumu. Viņš gaida mūs, ka mēs ieaicināsim Kristu savā sirdī, savā dzīvē. Un tālākais punkts – Kristus neaptveramā mīlestība. Mēs arī zinām, ka tiešām Kristus ir pāri visam. Un nolasīšu vēlreiz no Efeziešiem 3. nodaļas no 18. līdz 21. pantam. Efeziešiem 3, 18 līdz 21. Ka līdz ar visiem svētījiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīt, iegūt visu Dievu pilnību, bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods traudzē un Kristo Jēzu uz audžu audzēm mūžu mūžos. Āmen. Un kā jau redzam, Pāvils arī lūdz par to, lai kristieši spētu izprast Kristus mīlestību, nozīmi, spēku un neaptveramību. Kā jau tiek teikts, šajā nolasītā nodaļā 17. pantā, lai mēs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, lai mēs izprastu šo mīlestību. Kristus mīlestība aptver ikvienu un visur, ka Kristus ir ar savu mīlestību klāt pie mums. Un Dievs mūsu labā var darīt vairāk, nekā mēs spējam iedomāties, ka mēs nevaram iedomāties to, cik daudz laba mums Dievs dara, ka Dievs spēj daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Ka mūsu sūtība un mūsu mērķis ir, ka mums ir jāvēršas pie cilvēkiem ar labo vēsti, ka mums ir jāstāsta par Dieva mīlestību un žēlstību. Taču mēs varam izdarīt tikai tad, ja mēs būsim vienoti, gan savu draugu, brāļu, māsu starpā, ka mēs būtu vienoti un ka mēs patiešām izjustu Kristus mīlestības bezgalību. Āmen. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tevs, par šo vakaru, ka mēs varējām būt kopā, Dievs, un ka Tu arī mums tevi šo Tavu vārdu pārdomām, Kungs, un arī mūsu dzīves pārdomām, Kungs, ka mēs tiešām pārdomātu šo Tavu vārdu, ka mēs tiešām stāvētu stipri Tavā vārdā uz Tavu vārda apsolījumiem, ko Tu esi devis, lai mēs nešaubītos, Kungs, bet lai mēs vienmēr ietu ar Tevi ikdienas, ik brīdi, kur Tu mūs katru vadi, kur Tu mūs katru gribi vadīt, Kungs, lai mēs paļautos Tavu gribu, lai mēs paļautos Tavu prātu, varenais Kungs, es lūdzu, svētī mūs un stiprini mūs katru, ka mēs paļaujamies uz Tevi, ka mēs paļaujamies uz Tavu patieso dzīvības pāri plūstošo vārdu. Svētī mūs, Kungs, svētī katru klausītāju, un arī, lai viņa dzīvēs notiek Tavs prāts, Tava griba, Tavs mērķis, Kungs, un ja arī kādam liekas, ka nav dzīvē nekāda nozīme,
lai tiešām, kungs, iedrošini, pamāci, iestiprini, kungs, un lai arī viņa tiešām varētu paļauties uz tevi, uz tavu vārdu, uz tavu patieso vārdu, un tiešām, kungs, lai tava griba, lai tavs prāts notiek visās lietās, kungs, ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek, kungs, jā, un kungs, un svētī mūsu katru, ka mēs stipri varētu stāvēt tavā mīlestībā, ka mēs stipri būtu tavā mīlestībā, ka mēs stipri stāvētu, ka mēs šo mīlestību dotu arī tālāk saviem līdzcilvēkiem, brāļiem un māsām, lai mēs būtu dedzīgi tavu vārda vēstneši, tavu vārda kalpi, kungs, svētī mūsu katru un vādī mūsu katru pa taviem patiesības pilnījiem ceļiem. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un svētības vārdi, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums visiem. Āmen.